Otrā diena. Aiziet. Pirmās nakts mājas. Mama had a chicken. Mama had a cow. Nu, šobrīd izskatās vēl labi. Pirmais skrējiens. Viss tukšs. Liela pludmale. Bet man ir aizdoms, ka drīz sāksies tā vidzemes akmeņainā jūrmala, un tur atkal būs grūti. 11. upe, bet īsti neaiztek līdz 12. upe. Šādā tejas vakar atstāju kurpi, bet nu dabūju pēc tam ārā. Upe numur 13. Šitas bišķi palēnina skriešanas ātrumu, bet otra opcija ir tie sūdi gar malu. To neņemšu. Un šādi izskatās akmeņainā jūrmala. Tāds kā mazais stāvkrastīšs. Diezgan labi izskatās. Četrpadsmitā upe. Upe numur 15. Ui! 16. upe. Otrā diena. Parunāsim par atkritumu. 17. upe. River 18. 18. upe. Pēc kartes es šobrīd esmu akmeņainai jūrmalai pa vidu. Nu, neizskatās tik akmeņaini. Šī upe neaizvilka. 19. upe. 20. upe. Es esmu redzējis pilis, bet šis ir pirmo reizi. Ļoti labi, malači. Tā ir pārlecu pāri upe 21. Atskrēju no Vītrupes līdz Tūjai. 17 km. Otrā diena. Pirmā ēdienreize. Second day, first meal. Maize ar dzērvenēm, nevis rozīnēm. Liela atšķirība. Otrā diena, otrais maisiņš. Tūji tagad mazliet tīrāk. Upe numur 22. Viens no iemesliem, kādēļ man patīk akmeņot, ir tas, ka var atrast foršus akmeņus. Šī ir trauksmes ēšana. Fiks jāpēd, jo sāk pļackāties somā. Pa ceļam jāuzkoši. Man ir 13, tātad širais reiz 13. Otrā diena, arī šodien, viena galva mazāk. 23. upe. Viņas laikam jau sasūcās zemē, tāpēc tik maz īsta kāra. Jā. 3. mais. Third bag today. 22. upe. Tikko pakāstu telefonu. Tur bija cilvēki atpakaļ, kuri uzzvanīja uz telefonu. Es paskrēju kādi 100 metri atpakaļ vai 150. Un tur bija papīri tīri. Iedevu grauzniņus viņiem. Upe numur 23. Upe numur 24. Tikai es pret pludmali. Let's go. Upe numur 25. And how about this real estate? Upe numur 26. River 28. Upe 28. Upe numur 29. River number 29.
Upe 31. Upe numur 33. Upe numur 31. Upe numur 33. Ēdienreize numur 2. Sapratu, ka neesmu vēl peldējis. Iedegums 2. dienā. Upe numur 34. Brīnišķīgi. Upe numur 35. Šitas laikam ir jādara, lai aiztecētu tas ūdens līdz jūrai, jāsaliek akmeņi. Laikam jau kuģis. Diez vai kāds tik tuvu māju būtu taisījis. Šito ieskaitīsim, jo gandrīz aiztek līdz pašai jūrai. Te vienkārši beidzās. Bet neaizdara tas, kas tur. Jāsaliek akmeņi. Es iespēšu 10 tagad. Upe 30. Latviešu zelts. Izskatās, kā tāda zelta siena. Ir sazāģēti kociņi salikti. Latvian gold. Lots and lots of trees stacked up. Upe numur 38. 2. diena, 4. maijs. Esam atnākuši līdz zvejnieku ciemam. Te arī būs nakts mājas. Pieturu izmetīšu šo. Izskatās, ka arī zvejnieku ciemā cilvēki dzer. Dobelē mums ir zilā māja. Zvejnieku ciemā. Aizmirsu vakar ierakstīt 1. dienā, jau atradu šādu te zilu aciņu. Ja tā jūsējā, droši rakstiet, es jums atdošu. Tā viņa mētājās vienā vietā, starp zvejnieku ciemu un Igaunijas robežu. Ārā vēl bišķi gaišs, it kā 43 km veikti šodien. 30 skrienot, tad 13 sanāk kājām vēl ejot. 3. ēdienreize, 2. diena. Un tā, 2. dienas akmeņi, lūk šādi. Daži no tiem akmeņiem ir tādi apaļīgi, un citi ir tādi garāki, lūk šādi. Tā, atcerieties palasīt bībeli, veiksmīgi. 2. dienas beigas, skatos ar UV gaismiņu, lai ir kāds dzintariņš.